Labdien! Mēs šodien stāstīsim par internetu un drošību internetā. Šodien stāstīs Mārcis Toms Zēniņš, filmēs un arī kaut ko pastāstīs Dāvis Blumbergs. Un pastāstīs vēl Uģis Langšteins. Tā, kas ir, kā mēs varam dabūt internetu? Internetu mēs varam dabūt pazvanot kādam no Latvijas, kas jums atnāks pieslēgs internetu, un tad jums pievilks šitādu vadiņu, tā jūs varēsiet pieslēgt šito vadiņu pie datora, tad jūs varēsiet iet internetā. Nu, pastāst. Sveiki, es esmu arī Uģis šeit. Es jums varu pastāstīt par drošību internetā, jo tā var izpausties dažādi. Jums vajag ievērot drošus noteikumus. Jūs varat iepazīties ar dažādiem cilvēkiem, piemēram, kā saitā draugiem.lv, iegūt jauns draugs un sadraudzēties un sarakstīties, bet tam ir varbūt ar piesardzību, jo varbūt arī viltus profilu. Nevajag iekrist uz visu kaut kādām satikšanās ar citiem cilvēkiem. Vajag piesardzīgi, ja jūs gribat, jūs varat paspēlēties ar otru, tikai sarakstīties. Ok, pārslēdzamies uz Dāvi. Tā, internetā mēs varam iet caur šitādu Mozilla Firefox. Bet kas tas tāds ir? Tas ir tāds aparāts, kā mēs varam datorā iet internetā. Tas ir aparāts? Nē, tā ir programma. Tu teici aparāts? Nu, es sajaucu visu. Tā ir programma. Bet ja man tāda programma nav? Tad tu labi. Nu, tev, kad tu iet uz datoru, tā jau būs tev. Tad, ja tu izcēsis viņu ārā, tad es nezinu, kas kārtīgi var dabūt apakaļ. Tā, iesim Mozilla Firefox internetā. Tā, šitas esam internetā jau. Tā, internetā mēs varam skatīties video. Ko mēs vēl, Uģi, varam darīt internetā? Mēs varam skatīties video, kā tu pieminēji, mans kolēģi. Un mēs varam arī nolādēt dažādas lietas. Spēles, video arī, un mūzikas, un attēls. Jā. Tā. Mēs varam sarakstīties internetā. Kā to varam darīt? Piemēram, mēs varam iet draugos, sarakstīties, es iešu draugos. Tā. Tā, es iegāju draugos. Šeit mēs varam sarakstīties caur vēstulēm. Tā. Tu uzraksti mājas vēstules papīru un aizsūti pa pastu? Nē, šitā nospied vēstules. Ar ko tu viņu nospied? Šitā? Apelīt, nē, apelīta šitāda aparātiņa, šitāda. Kur tādu var dabūt? Veikalā var nopirkt. Tad mēs... Tas ir tāds maksā tāds mazs šurķīts. Es nezinu, apmēram. Nu, ja tu gribi labāk, tas būs dārgāks. Ja tu gribi tādu vienalga kādu, jo kā palēta, te jau pa kādu 3 lati var nopirkt. Man tik daudz naudu. Tā. Nu, pastāstī, Sūķis ar kaut ko tagad. Nu, internetā mēs varam ziņas, lasīt ziņas, piemēram, uzrakstīt TV, EVN. Mēs varam arī iet TVNetā, jā, un skatīties dažādas ziņas, kā šeit mans kolēģis Mārcis Zēniņš. Rāda mīles. Skatāmies mēs šeit aktuālās ziņas, kas notiek Latvijā. Latvijā, tagad ir Latvijā. Vēl. Mēs vēl varam mācīties, kā ieslēgt datoru. Jūs redzat, dators ir tāda ierīce arī. Jūs redzat ierīci, jā. Te ir jāspiež pogas. Tie netīrumi ir dabiski, jā, bet tie nav visiem. Caurums ir, lai varētu ielikt kaut ko. Šeit mēs nospiežam pogu.
Un viss izveidojās. Tālāk vērsīsimies pie Mārta Zēnija, kurš ir mans kolēģis. Tā. Mēs laikam šodien esam pa visu pastāstījuši. Skype. Jā. Skype. Kas ir Skype? Skype ir lieta, kur mēs varam... Kas tas par jautājumiem? Ai, tas bija tāds Skype. Rekord Skype. Man vajag ielogoties. Tā. Ko tas nozīmē? Ieiet iekšā, uzrakstīt savu lietotāju vārdu. Rūtā! Tev praņīgi beidzies. Rūtā! Tā. Viņam praņīgi beidzies. Man laikam nebūs pareizi pārēl, to es uzzināsim vēl. Tā, Skype'ā. Mēs varam iet Skype'ā, lai sarakstītos. Sarakstīties mēs varam tur ar saviem draugiem, kas ir Stopas kaut tā bija, ka ieslēdzas Skype's tāds kā... Jā, un tas no datora nāk? Nē, no šitādi tiem Kas tas tāds? Tās ir tumbas skaļruņi. Tā, piemēram, reku saulītis. Tas Kas ir tas viens mans draugs. Tā, es viņam varu uzrakstīt čau, bet es nerakstīšu, cietiņš apvainosies. Uzrakstīšu Gintijai. Tā, Gintijai. Viņi drīz kaut kad varbūt atrakstīs, to vēl mēs nezinām. Ja viņi atrakstīs, būs labi. Un tā mēs varam sarakstīties internetā, nu Skype'ā. Un tas būs viss šodien, mēs filmēsim. Vairāk neko. Jā, Uz redzēšanos. mēs atvadamies arī no mani, Uģi Langšteina, un šeit redzam to brīnišķīgo sēnu, Mārci Zēnigu, un brīnišķīgo wonderful boy, Dāvis Blumbergs. Uz redzēšanu. Es viss esmu